Jā, tātad. Nu, visu mēs ar šo enerģiju noslēdzam dvēseles pasauli. Atkal jau būs svētajais cikls iziets. Nu, re, paši punktiņus uz zīmēm varēsim salikt. Oi, jā, es pēc tam mēģinu tad vēl saslēgties, jo mm, tas tā. Jā, es atkal esmu pārsteigta par to, ka tas laiks, kad mēs atkal šo visu sākām. Un kur viņš, kā viņš cikliski ir aizgājis, vismaz man personīgi, ejot šim visam cauri, man tiešām tā arī notiek. Tad periodā, kad mēs par to runājam, man vienkārši uzreiz tās tēmas, pirms mēs sākam aktualizējās, un kad viņas mēs uzsākam, viņas iet, un tad pēc tam pāriet uz to nākošo. Un tas ir kolosāli. Es vienkārši, jā, un šī laikā, man liekas, pie 13. enerģijas sanāk, vai pie 12. jau bija kaut kad viņas mainījās tieši, vai tieši, jā. Pabeidzām divu, var sakot, es pat neceru, kurā laikā, bet mēs to ziediņu kopā sākām, jā, ar Gorītiņu, ko Inetiņa arī, Lauriņa arī zīmēja, jā. Un, nu kā tā var būt, nu tieši tad, jā. Un tieši, un man arī sākās par to fizisko ķermeni pārmaiņu. Es vienkārši nolūks man bija fizisko ķermeni sakārtot, man vienkārši visu uzreiz pārmaiņas atnāca tam pievērst uzmanību apzināti. Pateicoties ziediņam, es izrevidēju daudz liekās darbības, un joprojām revidēju, ko es daru ikdienā. Nu, vienkārši par prioritātēm bija runa, ja, un atkal tas pārmaiņas cikls, tas 13, nu, iztransformē līdz sāpēm, līdz fiziskajām sāpēm, tāpēc, ka es pa brītiņam, es ceļos augšā atkal, nu, nesēžu ilgstoši, un, nu, jā, es pieņemu to, un kā viņš man izgāja tagad ārā, iet ārā, šis stāvoklis, viņš pārmainās, nu, vienkārši tas ir kaut kas kolosāls, visu laiku apzināties darbs ar sevi, un tāpēc ir tāds, ka kaut kāds posms ir noiets, un kaut kādā jaunā ciklā esmu patiekāpusi. Un arī grupiņā man nenācās viegli, kā iedžingstēja. Labi, arī grupiņā man nenācās viegli ielikt to paziņojumu par to, ka, nu kā es gribu iedot čatam dzīvību, pilna cikla dzīvību, lai tā informācija, kurā mēs tur esam kopā, kur mēs tur kustinam, kur mēs tur vēl liekam, viņai būtu reāla, pilna cikla dzīvība. Un šis moments par to enerģijas apmaiņu. Tāpēc arī Telegramam atnāca šis ikmēneša abonements, kas nav obligāts. Kur man citi jau tā, tagad būs obligāti, tagad tu metīs ārā no čata, un tā es saku, nu nē, vienkārši tas ir solis priekš manis pašas, es ar trīcošām kājām meitenes un zēni ja, to darīju. Un, bet es sapratu, kad man prasīja jau sen, man jau sen prasīja, vai kaut ko vajag ieskaitīt, vai kaut ko tam līdzīgu. Es saku, nē, viss ir labi, nē. Nu, tik labi, kamēr, es, kā. Kaut kam ir savi limiti, kaut kā tas pienāk. Tas nenozīmē, ka tas visiem tāds jādara, bet tas ir sajūta līmenī. Viņš vienkārši tur ir. Viņš vienreiz mēnesī tiks atgādināts, nevienam pakaļ es neskriešu, bet šī vidē viņš tiks izdarīts no manas puses, būs izdarīts viss. Lai man būtu tā kā, nu, lai es to savu astotnieku cēlās ar likumsakarību, tā kā pilnīgi, nu, viņš nav iestrēdzis, ja, viņš aiziet, kur ir izdarīts viss, ir pateikts, ir iedots, un es ar tīru sirdsapziņu, kā saka, daru. Tālāk no otras puses kam kas, ja tas ir citādāk, un tas nav obligāti, saprotiet, tas ir, nu, mēs par to runājam, bet tas arī man tāds pārmaiņu posms ir pārlec uz to savu, nu, uz šo harmoniju, un cik interesanti, ja 14 enerģija mums ir par harmoniju, arī par līdzsvaru, arī par dziedinājumu, arī par mērenību, un arī par cēlāns, saka, likums sakarību, tā ir skaidrs, tāpēc, ka mēs sākām ar 8 dvēseles pasauli, un tagad mēs viņu noslēgsim, bet jau citā pakāpienā. Tas ir cits eksāmens jau, cits kontroldarbs, pilnīgi kaut kas cits, nekā mēs viņu uzsākām. Arī tur bija eksāmens, pārbaudot matērijas pasauli, nu cik tad, ko mēs esam tur sadarījuši, ja, lai ienākot arī dvēseles pasaulē. Kopsaukums mums būs nākamajā reizē, ja, no 8 līdz 14, tā, lai ritīgi tā, savilkt kopā, pēc cik daudz ar enerģijām izgājām cauri, ja. Septiņām, jā, sanāk, jā. Tikai par dvēseles pasauli sajust sevi. Cik ļoti svarīgi sajust sevi šeit. Nu, lūk, un tieši šajā pirmdienā, šīs nedēļas pirmdienā, arī pie Guntīnas mēs sākām iet tālāk. Mēs sākām iet tālāk, un nākošo simbolu zīmēt virsū. Nu, un kas tur bija virsū? Nu, kā tā var? Un es tieši arī pirmdien ieliku aprakstu par 14 enerģiju, kas arī būtībā līdzsvars.
Es domāju, ka es varu pateikt, bet, nu, jā, bet Injāņa simbols iet virsū. Nu, vienkārši. Un ko viņš dara un ko viņš tur izlīdzsvaro, ja? Es gan paliku pie tā paša nolūka. Nu, 14! Kā? Nu, kā tas ir iespējams? Nu, bet tā, ko nozīmē? Un tāpēc, pārējot ar šito uz šo, es gribēju teikt, pārējot, šeit sanāca kolosāla pārēja. Un es arī fiziski jūtu, kā šis nolūks tiek tad harmonizēts caur šo iņķaņu, kā viņš tiek harmonizēts. Nav tikai vairs zieds, dzīves zieds, viņš kopā ar to iņķaņu vienkārši, nu, kas ir arī pretstatī, jā, ka simboliskajā skaidrojumā, ja mums bija tāda tumšāka puse un gaišāka puse, jā, 14 enerģija. O, jā, kad es sajūtu sevi, tas ir dvēsele sajūt sevi. Ka tu atšķir savu cilvēcisko daļu, duālo daļu un um, savu, savu dvēselisko daļu. Tā kā, un ir šīs sajūtas, kad prāts miedarbības ar sajūtām, ja, kur tas mūsu koks un kur tur mūsu matrica stāv, ja, ka prāts ar sajūtām, nu, visa tā daļa, visa, un ar sirds centru arī, ja, aiziet pastiprināt impulsu jušana no sirds centra. Ja, tāpēc citādi es saku, ka es dalījos, kad es rīkojos no impulsiem, man atnāk impulss, prāts pat nepaspējas vēl, ja, nu, kas tas tāds bija, un es to izdaru. Un pēc tam es izanalizēju, ko tu izdarīji, kā tu, strēs prāts, kā tu drīkstēji bez manas atļaujas izdarīt, ja, prāts, kā tu tā, nu, mēs uz impulsu vadīti, ja, ak, dienīgi tie gājieni ir vislabākie, kas ir bijuši manā dzīvē, un viņi paliek arvien vairāk, ar es vienkārši rīkojos impulsā. Un, kad vēsā saka, tagad viss ir kārtībā, kamēr prāts tur nav paspējis vēl šo ieraudzīt, tad es ir izdaru, pēc tam tas šoks, pēc rezultāts es saku, bet mīļais, bet mēs taču pasties, kāds rezultāts, pasties, kāda mums ir pieredze, paskaties, bet bija tā vērts. Nu jā, bet tev vajag man paprasīt, jā, nu, tad tāds iekšējais dialogs notiek, jā, bet, nu jā, nu tā kā tā, viss notiek, un es apzinos, ka ir jāiet ir tālāk. Wow, un es esmu ļoti priecīga. Katrā ziņā visus ciklus, ko es esmu vadījis līdz šim, es nezinu, šis esmu kaut kāds astotais jau laikam ir ar visiem materiāliem un tā tālāk. Un es saprotu, wow, katrā ciklā es iegūstu savu pilnīgi kaut ko jaunu. Nu, nevar vienā būt. Nu, lūk, sajust savu dvēseli, ko tas nozīmē. Kolosāli pārvaldīt savas emocijas. Sāksim ar to. Jo sapņu enerģijām, ja mēs atceramies, ir 11. Ja? 11 nieciņi, kas ir gan nu, kur matricā ir 11. Un vispār tas ir otrās enerģijas vilnis, ja? 2, 5, 8, 11, 14, ir, kur mēs esam nonākuši. Tad viss šis saistīts, tad mēs sākām ar pretstatiem, arī ar duālo otrā enerģija, ja? Un tagad tad esam atnākuši līdz arī, ka mēs tos pretstatus arī savā pasaulē jūtam, nevis tikai ārpasaulē, kas parāda mūsu iekšpasauli, kas nospoguļo, bet arī iekšņā mēs saprotam, un kur mēs viņus labāk jūtam emocijās. Kad ir šī šūpošanās, negatīvas, pozitīvas emocijas. Ja? Un 14 enerģijā vai nu pa dzīvi situācijas ir bijušas tādas, ka cilvēks vienkārši jau automātiski nonāk pie slēdziena, ka viņš sāk pieņemt savas emocijas, visas emocijas, un māca ar viņām iedarboties. Un tas ļoti būtiski, tāpēc tālāk tie, kas ir 17 enerģija, tās ir jums saknes jau 14. Lai būtu par zvaigzni, spīdētu, starotu, translētu caur sevi jau dievišķo enerģiju uz pasauli, saknēs ir jābūt nolīdzsvarotām emocijām. Nu, viņi tā kā noslēdzoši, tas ir eksāmens par emocijām, kā mēs emocionējam. Un tā ir tā alķīmija. Es arī tajos ierakstos, pie 22 enerģiju ceļojuma ierakstos, tajos nu, jā, dziļajos, mēs arī runājam par alķīmiju, ka mēs apvienojam divus pretstatus, jā, ir melns balts, saliekam kopā un veidojas tā kā, nu, krāsains, labs, slikts, jā, viņš veido unikālo. Mēs pie tā trešā nevaram nonākt, ja nav pirmie divi bijuši. Līdzīgi tā kā
enerģijās trešais vilnis. Ja? Ir pirmais enerģija vilnis, otrais ir enerģija vilnis, un trešais rodās no pirmos divas, ka magu ar priesteriem savieno kopā. Ja? Un tas ir interesanti ikdienā pavērot, kā tas vispār uh, ar mūsu izpausmēs, vai mēs redzam šos te pretstatus un kā mēs ar šo alķīmiju miedarbojamies. Vai mēs izmantojam apzināti šo alķīmijas instrumentu, ka mēs varam apvienot. Un tāpēc arī sauc 14. enerģiju kā nobriedusi dvēsele, ja viņa pērties par šiem emociju augšām lejām, nav vairs interesanti. Tas ir nu, tā kā sakārtots, atklāts, tāpēc tāda lieta kā pieņemšana, piedošana, pateicība, prieks, beznosacījuma mīlestība, tāpat laikā arī pārpilnība materiālā nāk iekšā, jo mm, nav nu, pie 15 vispār tur jau, ja man tas ir eksāmens par materiālu arī, lai ja gara pasaulē pirms mēs kāpsim iekšā, mums ir jāsakārto materiālās lietas. Pirms mēs kāpam gara pasaulē iekšā, jāsakārto savas dvēseliskās, savas emocionālās lietas, jāsaprot, tad kas es esmu. Autentiskās šīs te īpašības pa šo laiku, pa šiem 14 pakāpieniem, pa kuriem mēs esam jau kāpuši, ja? Atkal, kas ir mana tā stiprā puse, kas ir mana unikālā puse, kas ir tā, pie kuras man vēl jāpiestrādā, kas ir tas, kas man būs vajadzīgs. Ka mēs tās atvilknības 14 jau esam paskatījušies, es zinu, kas man kur stāv katrā brīdī un ko, kurā brīdī es varu pielietot, kas man varbūt ir jāapgūst savā ceļā. Es jūtu, jā, šis man konkrēti ir jāapgūst, un es jau zinu, uz ko fokusēties. Man nav, teiksim, tā, ka novērš uzmanību, ja? Pie 12. enerģijas mēs runājam par uzmanības novērsējumu, ja mēs esam jau uz garīgā ceļa, ceļā pie garīgā ceļa, ja, uz transformācijas. Mēs esam uz šī striķa, ja, simboliskajā skaidrumā 12, kur mēs jau ar šo divritenīti bez stūrītes jau manevrējam. Transformācijas ceļu 13, kas uzsākām, jau esam uzsākuši, ja, tad no visa vecā atbrīvojamies, gan fiziskajā plānā, gan emocionālajā, lai atbrīvotu vietu, jo tūlītās gara pasaulē, ja, ejot, mēs liekam jauno iekšā, kas nozīmē, es nevaru vairs dzīvot pa vecām. Es jau saprotu, ka man fonā jau žužina šī informācija. Pa vecām nebūs, tas nebūs tā, ja. Līdz ar to man arī ir ikdienā tagad pamainījies atkal kārtējās lietas, kas nebūs pa vecam, jo sajūtot savu ķermeni arī caur dziļajām vingrošanām, šobrīd kopā ar Sanitu. Mēs tā kā kolosālu laivu ar viņu uztaisījām arī par ķermeni, bet viņš mums tur jau uz beigām pārtrūka, bet tas nekas. Tā ir, ka jaudīgas enerģijas sāk kustināt, tad vienkārši, jā, viss kārtībā. Bet ikdienā man šī apzinātā vingrošana, tagad ķermeņa kustināšana, bet nevis vienkārši ķeksīšu pēc, jā, es pavingroju. Viss kārtībā. Nu, nē, ka tu saproti, ka es pavingroju tā, kā mans ķermenis šodien man prasīja. Un es zinu, ar kādiem elementiem man bija jāpielieto. Un es arī pirms mēs sākām, es arī viņu izkustināju, jau zonas, es zinu, kuras bija tādas, kas man jāatmodina, kur man asins rita palaist, jā, un vienkārši klausām. Par tām emocijām runājot. Un paskatieties, kuras es te saucu, man gan nebūs visas te izliktas. Uh, nu, nu, kā tad bez zeļām? Acceptance, pieņemšana, forgiveness, piedošana. Ai, tā, pieņemšana, pateicība, gratitūda, tā man palika vēl kastē. Prieks palika kastē, joy, beznosacījuma mīlestība, roze. Atkal palaist vaļā, release, atlaist visu veco vaļā, abundance, pārpilnība. Un pati par sevi 14 enerģija harmonija, kas ļoti skaisti smaržo pēc, tādas smaržas harmonija, visu līdzlīdz, mērenība, līdzsvars atkal, ja. Mēs sākam ar līdzsvaru, kā svari. Svara kausi 8. enerģija, mēs tagad noslēdzam ar 14. kas ir tā mērenība, mēs sajūtam to mēru, jo pretējā īpašība šeit ir galējības, izteiktas galējības un mēra sajūtas, vispār nejušana. Tas ir negatīvais aspekts 14. enerģijai, jā, un tāds var noteikti arī būt. Jo kā mēs varam iziet uz mēru un uz līdzsvaru, ja mēs nezinām, kas ir otra puse. Ja? Viņa noteikti tiks pieredzēta. Jautājums, cik ilgi. Ja? Katram būs atšķirīgi jautājums, cik ilgi tiks tas otrs gals pieredzēts. Bet viņš ir vajadzīgs, lai aiziet uz to unikālo. Viņš vienkārši ir vajadzīgs. Jā, tā. Um,
Tātad, rekur, jā, paskatieties, ēteri mums ir klāt, lai kas palīdz mums pacelt šīs te vibrācijas, lai atkal vairāk sajust sevi. Un atkal, ja es esmu apmaldies un es nezinu, kas notiek, es atkal pieminēšu čatiņu, jo saku, čatam ir iekšā, nu viņš ir pilnīgi, viņš grib dzīvot, viņš grib um, strāvot. Un tāpat laikā dziedināt, jo saprotiet, tie, kas mēs tur esam jau kopā, smalkajā plānā, to jau mēs tā neredzam. Bet smalkajā plānā, pat ja tu neiesaisties, bet tu tur esi, tev dzīvē kaut kas kustinās no tās stīgas, kad kāds kaut ko tur pakustina. Tu dabūni arī šo te mazo stīgu ar šo te momentu. Kāds padalās ar pārmaiņām, tev arī kaut kāda stīga arī piedzīvināsies smalkajā plānā, viņš enerģiskajā laukā aiziet. Saprotiet, tas ir vispār cits, tā ir vesela kolosāla pasaule, kas ir spēka pilna, tāpēc arī tas 11, 11 ir ienācis, lai spēku tam iedotu un aiziet. Ja, protams, kam liksies, ka tas nav vairs aktuāli, tas nebūs aktuāli un ies no tā prom. Bet tāpēc arī te tu vari izteikt, ja kaut kāda bažas, tu vari padalīties, tad ar kusināt, tad pirmkārt izteikt savu viedokli piecinieku, nebaidīties attīstīt, tieši savu viedokli izteikt, jā, dalīties, izrunāties, komunicēt 6, dalīties pieredzē 9, vienkārši iedvesmot, padalīties ar kaut ko foršu, ja kas ir noticis, pieredzēto, atkal 14 dziedinājumus iedot vienkārši priekā, jo 14 ir prieka enerģija, par prieku, par tādu patiesu, absolūtu prieku, nu kaut kā vienkārši šodien atver vaļā logu, pamodos skaistais saulēkts un tā putnu čivināšana, un vienkārši paldies pasaulē, ka mēs esam, nu tāda elementārās lietas, ja, un mēs to ieliekam, un mēs mācamies ar vienkāršām lietām radīt, nu, jaudu. Un tāpēc šī ir tā platforma, kur to var darīt, un mēs varam jeb uz visām pusēm vienkārši radītāja apziņu praksē praktizēt. Un kad tā ir droša, ka neviens tevi uh, nevērtēs. Jā, tas, nu, tāpēc saka, izmantot. Man prieks, vispār jūs redzējāt martā pasākumus. Oh, jūs par redzējāt, kas tur darās, cik daudz dalās ar kādiem dažādiem pasākumiem. Vienkārši, nu, tā ir bagātība. Tikpat daudz forši būtu arī kaut kādās pieredzēs un droši sarunās, jā, arī tās, vai arī baļu izgaismotājs. Es vispār saku, man tā panesās laivi. Tagad, jā, tas ir bija mans kaut kas autentiskais, ko es biju tā kā noslēgusi. Es viņu sen zināju, ka man tas ir kā resurs, kā tas ir mans spēka resurs, un man tas ir jālieto un jāatot. Un tagad atkal tas uzsākās, vai tagad 13. posms, jā, plus mīnus, un tad 12, 13 panesās. Un es saku, tā enerģija, ko es pati personīgi iegūstu laivus vadot un vai esot laivos, tas ir par jebkuru tēmu, mēs jau tur par jebkuru, un es vienkārši viņu kā instrumentu sev izmantoju un harmonizēju sevi atkal savus procesus. Nu, kolosāli, tā kā atkal atrodat savu spēka lietu un viņu pamēģiniet, viņu realizēt. Kolosāli, pagājušā enerģija nāk. Tā tad, jā, par emocijām. Iemācījās strādāt ar emocijām. Vienkārši atceramies 11. enerģijā, kas mums bija tas simboliskais, ja, ka tur tieši tas emocijas, uguns un ūdens, kas ir jānolīdzsvaro. Tad viņš piecelšos jau vairs nevar nosēdēt. Jā, tā kā tas uguns, ūdens, emocijas, ja, darbs ar emocijām, mēs viņu nolīdzsvarojam. Jā, nu lūk. Un, kas notiek tajā brīdī, kad cilvēks arī šīs te emocijas ir apvaldījis, kad es apvaldījis, pārvalda, viņš viņus pārvalda. Tad iestājās tāds miera stāvoklis, un tas līdzsvars, jā, un līdzsvars ir nav par daudz prieka, nav par daudz bēdas, jā, jo arī par daudz prieka ir galējības. Par daudz, cik forši, jā, tad viņš arī, viņam līdzsvaru vajag, un tad atnāk kaut kāda bēdiņa vai kaut kāda, nu nezinu, cita īpašība. Es uz to personīgi esmu novērojis, jā. Nenozīmē, ka uzreiz nevarētu priecāties, nevar, bet ir tas saucamais, tas līdzsvara prieks, un es esmu viņu izbaudījusi vairākas reizes, pieredzējusi, un es saprotu, par ko man vienkārši prāts saprot, par ko ir runa, kad ir tas līdzsvara prieks, tas ir tāds, tu ar dvēseli priecājies, nevis ar prātu un emocijām, bet ar dvēseli tu priecājies, un tas ir tāds tiešām starojums tāds, jā, un pēc tam tad no tevis nāk tāds starojums. Es vienu kolosālu tādu brīdi pieredzēju, kad tas bija pēdējā rendra praksa Rīgā, vai priekšpēdējā, vai pēdējā laikam. 5 galdi, pilna telpa, un visi čubinās savā, mums skan kolosāla mūzika fonā, un visi čubinās, dara, viņi zina, kas ir jādara. Es vienkārši no malas stāvu,
Vai dieniņ, paskat, ko esam sasnieguši. Nu tā, kad tur iekšā vienkārši tāds klusumā, tā kā fiziski klusumā, bet tu pat priecājies, ja? Un kas notiek? No cilvēka lauka tajā brīdī izstarojās kolosāla dziedinoša enerģija. Tev pat nav jādara nekas. Tu vari ieiet kaut kādā pūlī, tu pat neko nesaki, bet ar savu lauku cilvēki pirmkārt vai nu sāks atskatīties, vai sāks kaut kas tāds, nu, tā iekšā interesanti sāk justies, un pašos viņus ienāk miers, un nevar saprast, kāpēc. Un citreiz arī ar 14-niekiem, ka parunā arī tā saka, tas miers pilnīgi iestājās. Kur parunā vēl vienkārši parunāja tik labi, ja. Protams, ar devītniekiem līdzīga situācija, tāpēc, ka devītnieki dalās pieredzēs un tam līdzīgi. Bet vēl tur bija enerģijas, jā, ar kuriem sešiniecīgi, kad māku uzklausīt, jā, vienkārši klausās. Bet ir šis nākošais stāvoklis, kad ir tas absolūtais tāds, nu tik labi ir, nu tik labi, tik labi, tik labi ir, jā. Un tad tev parunā ir jau tik labi, jā. Jā, un tā bieži teikuši kaut kādā situācijā, jūs tur nesat apzinājusies, kā tas notiek vispār. Ja? Nu kā, nu vienkārši. Tur nav ne pat daudz pozitīva, ne pat daudz negatīva enerģija, tur vienkārši emocija, tur ir līdzsvars. Līdzsvars, kad apiņam, tad, ka līdzsvaram pretī tāds haoss nostājās, tad haoss arī sāk kustēties, un, protams, ka viņš iet uz to, un no mīnusa ceļās uz plusu. Un tad tā pieredze, un tad cilvēks ir tā, es nesaprotu, kas tas ir, bet turpina runāt, ir tik labi, jā, nu kaut kas, jā. Un tas var būt arī ar pieskārienu. Tā kā tas dziedinājums nav jāsaprot tikai, nav jāsaprot tikai, uh, nu vispār dziedināšana, paskatieties, ko jums nozīmē terminu dziedināt. Ko tas nozīmē, jā? Tikai rociņas uzlikt kaut kādu rāmu pastāstīt, ne? Inga arī nodarbojas jau ar dziedināšanu. Metamorfoze viennozīmīgi. Jā, tas arī jau ir tāds, jā, aspekts. Un kas arī ir unikāli, tāpēc, ka vienkārši pieskāriens, tur tikai ir pieskāriens, ļoti maigs pieskāriens, bet ko viņš dara? Es esmu rādījusi arī Reindropā pēc pēdiņām metamorfozes tehniku pēdām, ja? Tikai vienu parādot, trīs apļus uztaisot apkārt pēdām, jau cilvēks sajūt impulsu, nu, tā tikai, jā. Bet ja tā ir pilna metamorfoze, ja, ar pēdas, rokas un galvu, tad vispār ir wow moments. Nu, Inga, bet tu pādalies šī sakarā, ir kā, vai ne? Droši. Labrītiņ, labrītiņ. Jā, nu liekas, nu, tikai vienkārši pieskāriens, bet tās atsauksmes, kas pēc tam no cilvēkiem nāk, tā, ka, nu, es taču neko tur tādu neizdarīju, vienkārši biju tajā vietā, pieskāros pie plaukstām, pie pēdām, pie galvas, nekas, nebija jau tur nekas tāds, bet tas viss ļoti spēcīgi aiziet, un īsnībā es esmu ļoti pateicīga spoguļu matricai, jo spoguļu matrica man izcēla šo instrumentu ārā, jo tā, tā prakse, es viņu iemācījos 8 gadus atpakaļ. Un tad pēkšņi vienkārši vienā dienā vīrs saka, bet tev ir kaut kas vēl jādara. Tev ir jāvada atkal tās, tā kā es vadīju agrāk meditācijas, agrāk visu kaut ko darīju tādu. Un tad vienkārši man uznāca, ka nē, nu, es tam vienkārši tajā laikā nebiju gatava. Tas nebija tik spēcīgi. Un tagad to laiku atpakaļ vīrs saka, tev jādara. Un man tāds, ko? Kāpēc tu man saki, kas man jādara? Un tad es tā ieklausījos viņā, nē, nu jā, nu labi, mēģinās. Un es jūtu to, cik atšķirīga es esmu no tā laika un tagad, un kā tas viss notiek. Un tad cilvēki, viņi vienkārši izslēdzās uz tās kušetes. Un tā enerģija tik ļoti interesanta ar katru to cilvēku, pilnīgi kaut kas cits. Un es jūtu, kā caur mani tas viss iet. Vienkārši superīgi. Jā, tā kā. Paldies par šo burvīgo piedzīvojumu. Paldies! Nu, redz, tā viņš notiek. Reku kolosāli tu piemēru parādīji, ka tu izcēli ārā savu spēka lietu, vienu no spēka lietām. Būtībā tev viņa pat nebija jāapgūst uz doto brīdi, tāpēc, ka viņa tevī vienkārši jau bija, tu jau viņu biji apgūsi kaut kad, jā. Un rekur ir pilnīgi kolosāls piemērs, ko nozīmē pārzināt savas atvilknītes, nu, metaforiski, jā, līdzībās, pārzināt savas atvilknītes, kuras ir šīs spēka lietas,
savas auto, oh, man atkal gaļas iet, sāk skriet. Pārzināt šīs te lietas un viņas pacelt ārā un vienkārši viņas lietot. Bez kaut kādiem paskaidrojumiem. Celt ārā, kas tev vislabāk padodas. Tad, kad tu sāc iekustināt to vienu, kas tev padodas, tev atnāks tūlīt nākamā lietiņa arī. Un tā pa ķēdīti tev izceļas skaistas krellītes. Tu sāc vienu celt, un tad paskaties beigās, wow, wow, kas par skaistumu ir, ja? Un atkal tās izceltās spēka lietiņas parāda tālāk jau saitītes un ceļus, kas ir tās citas, kas ir jāapgūst vēl savā ceļā, kā papildinošais. Jā, tu viņu vari nelietot, bet tu saproti, ja tu ej attīstībā, tev vajag kaut ko papildinošu, nu, kas nes tevi tādā nākošajā līmenī, kaut kādā, nu, jā, ceļu. Un tas nav tā, ka tu ej pilnīgā aklajā un tev nav nekā, un tu esi bez nekā, ka tev, nu kā es tagad, nu, tā pēkšņi pārslēgšos kaut kādā citā virzienā. Nē, tu ar savām spēka lietām, tāpēc jau mēs viņus ņemam līdzi, tāpēc arī matricē, tā kā mēs skatāmies pamata kvadrātu, ka mēs saprotam, tas ir mūsu spēka lietas, ka mēs vispār saprotam, kā mēs domājam, saprotam, kas ir mūsu sajūta pasaule. Par sajūtu pasauli runājot, un vakar bija kolosāls laivs, viņi ir saglabājuši Instagramā Jānis Bruns ar sievu, Intu Brunu, viņi saglabāja kolosāli, viņi stāstīja tieši par sievišķo enerģiju un par manifestēšanu, kā, kā realizēt tās lietas, kā tas vispār notiek. Man tāda arī klikšķīša saslēdzās, man tas ļoti uzrunāja. Nu, un es pēc tam skatījos, bet matricā jūs sajūta pasauli, savu vispār apzināties. Kreisais augšējais stūris, jā, sajūta pasauli. Tas ir viens no manifestācijas spēka, lai to, ko es vēlos, es varu viņu ievilkt šeit. Bet kā viņi kolosāli salika formuli, nevis izteikti caur darīšanu sievietēm. To sieviešu spēku, viņi runā par sieviešu spēku, vai sievišķās enerģijas, sakot, kas mums ir kā sievietēm vairāk, bet tas nozīmē, ka vīrieši to nevar darīt. Var. Bet, nu, kolosāli, nu, vienkārši, jā, atkal to savu spēku apzināties. Viņš taču tur ir, viņš pat nav jāapgūst. Tu vienkārši paņem, jā, savas emocijas, saprast, kā tu ar emocijām var iedvesmot, kā tu vari to lauku vēl pastiprināt vairāk. Viņš nāks, jā, pa citu enerģiju, bet citas enerģijas prizmu, bet viņš salgās, bet pēc tam tā rīcība visa, ja, kāda viņa jau mainās, tā rīcība, viņa nav vairs tāda kā vecā rīcība, ja. Tas ir spēka elementi, kas mums palīdz pēc tam diagonāliem kvadrātam, kas ir tā miedarbība ar sociumu, pieredzes, jaunais. Tāpēc jau ir vieglāk aiziet. Ja es uzreiz metos tanī iekšā, nesaprotot savu pamatu, ar ko es esmu atnākusi un kas jau manī ir, un vienkārši izrevedēt elementāri atvilknes. Nu, to, kā mēs 13 enerģijā runājam, bet attaisi vaļā revidē. Ja tu nesaproti tagad tādā emocionālajā plānā vai garī, tur, kur mēs tagad esam dvēseles pasaulē, paņem un fiziski mājās sāc kārtot kaut kādas lietas. Nu, noteikti tas bija kaut kas, kas tev nav vajadzīgs šobrīd. Kaut kas. Jo, ja šeit iekšā nav līdz galam, tad kaut kas mājās arī nav līdz galam. Kaut kāds stūris, kaut kādā vieta, nu vienalga kaut kas, kaut kam es visu laiku pagājis garām. Kaut kas tur vēl stāv, un, protams, ka viņš stāvēs arī uzreiz šeit. Viņš uzreiz rāda, tas ir kaut kāds sabiezējums vai emociju vai situāciju, kaut kas ir tā kā atlikts malā. Ja? Es pa sevi saku, man tas tā ļoti labi strādā. Man nemitīgais cikls ir pa māju, tikai caur, tur liekais. Liekais, ok, atkal ir kaut kas tāds ir uznācis, tur nav sava vieta, un eju tam cauri, man nemitīgi šie procesi notiek. Nu, lūk, tas atkal saistībā ar 14 enerģiju, lai atrastu to līdzsvaru. Tad ir jāpadzīvo bardakā, lai saprastu, kas ir kārtība. Lai tu saprasti, kas ir tava autentiskā kārtība. Jo partnerim var būt cita kārtība, kas arī jāņem vērā. Bērniem ir sava kārtība, ja? Un man ir sava kārtība. Un mums jāsaprot, ja miedarboties par šīm vidēm, pārvaldot un esot kā saimnieki radītāji materiālajā pasaulē, mēs esam saimnieki radītāji arī savā dvēseliskajā un garīgajā pasaulē. Ja? Mēs vienkārši lecam pa šīm pasaulēm, lēkājam un viņus apvienojam kopā. Un tad mēs saprotam, kā tas mehānisms reāli strādā. Kā man to vēlmi, ko es vēlos, arī ienest šeit. Kā man, un tas savienojums ir dvēseles pasaule. Dvēseles pasaule savieno gara ar matēriju, un viņi ir pa vidu. Ar citādāk nevar ienest. Tas ir tilts, tas ir reālais tilts, un mums ir 7 enerģijas pa vidu. Tu skatāmies, kurā ir gļuks. Vienkārši skatāmies, kurā ir gļuks. Un ļoti bieži tās ir 11 enerģija, kur ir emociju nepārvaldīšana, izkaisīta uzmanība, prioritāšu nesakārtošana. Tāpēc šis arī oh, instruments kā spēka instruments, jā, arī 11 enerģija kolosāli līdzsvarot vienkārši to haosu. Un
Mēs kā nāk apstiprinājums, lai kauts ausis džingst. Super. Tā kā, nu, jaudīgi, jo pēc tam, tā kā mēs to paceļamies jau nākošajā, nu, ejam nākošajā garīgajā, nu, arī gara pasaulē, tur neteiks tā, nu, sakārtoja attiecības, sakārtoja materiālo. Ak, nē, tad tur vienkārši tādas durvis acu priekšā aizsirtīs un vienkārši nometīs lejā. Un tā kā ritīgi, vienkārši izmuļļās, jā. Es to pat tikko pieredzēju caur šo te sāpju periodu, kas bija, dienā šīs sāpes, un es pats sapratu, es vairs vingrinājumus neviens nevaru uztaisīt. Tāpēc, ka vienkārši nu, man tā ritīgi vienkārši ieblies ceļā, tu beigsi sev melot, tu vienkārši beigsi nodarboties ar kaut kādu stulbu upura, šito te arī tādu, vai, vot labdara atradusies, ja, vot tāda, nu, vot tūlīt visiem, visu, nu, vot tā, vot šitā, nu, vot reāli, vot es tā varbūt drastiski runāju, bet tās sajūtas, kas tur bija, vot tā bija, nomučīja mani lejā. Man atkal nomučīja vienkārši lejā, tu vienkārši izdarīsi mājas darbu, tu tālāk netiksi, tu netiksi, ja tu neieliksi iekšā to klucīti, to fundamentu, jā, un pie 16. mēs par to runāsim, ja tu turnī esi apakšā kaut ko licis šķību, viņu nometīs lejā līdz tai vietai, kaut vai tas ir apakšā pirmais slānis, un viss tavs uzbūvētais, ko tu tur mistiski iluzorēs uzbūvējis, bez žēlastības nonīcina, vienkārši iznīcinās ārā. Nu, tas dabūja arī. Es sapratu, es tālāk nevaru. Es negribu tādas pieredzes vairāk. Um, jā, es saprotu, un atceros, ka cilvēkam pielādes tikai tad, kad viņam ir slikti. Un tu saproti, ka ir jāizdara. Ir jāizdara elementārās lietas, ko visuma likumi saka. Un tu pacelties augšā un viņus apiet nevarēsi. Man šitā te jau ir bijuši vairāk gadījumi, kad man no gara pasaules vienkārši met apakaļ. Nu tā brutāli met apakaļ. Un tā kā iedomājies, nu jā, viss ir labi, jā. Tā kā arī man ir darbs ar savu līdzsvaru un vēl matērijas pasaules mājas darbiem un vienkārši sakārtot visu smuki pa plauktiņiem, visu. Protams, ka es nevienu tādā situācijā nevainoju. Nu, nevainoju, tas taču tikai pati, reāli pati. Mana brīvā izvēle tādā situācijā nonākt. Nu, pati, redz, kā es sev mālē acis ciet. Ar kaut kādu, nu, labi, brīvs ir enerģija. Enerģija, kaut kādā brīdī viņa sakāps, kulminācija būs arī posmā kaut kādā, un visu tev, un tur būs tātad ir cēlonis un ir sekas. Un, ja es to nesapratu līdz galam, tad šī periodā no 8 līdz 14 man iedeva tādu rītīgu belzienu kārtējo reizi, un tu nopietni tā klausāmies, tu 8. reizi ej cauri tam visam nopietni. Atkal, atkal. Nu, tā kā ļoti interesanti, jau jautrs tas padarīšana. Tad par to dziedināšanas enerģiju mēs parunājam, ja, kad, nu, daudziem arī, kuriem mēs gājām 11 ciklu, bija šis, bija rīcībās, man liekas, ka tā kā dzīvoši nebija, bet bija rīcībās 14, bija domāšanā 14, jā, kaut kādā no kodoliem, garīgais vai materiālais bija 14, tā kā tur var paskatīties. Un saka, ja tie 11 vai 17 pačakojot līdzi, jā, pavērojot, kas kur kā, bet tā pa lielam tas ir mūsos visos tas ir, jā. Un, jā, starp citu, piecinieciņi, ja, kategorisms un vispārējais, un tas informācijas elastība pret informāciju un par dažādo, jo 14 ir arī 5, 5. vibrācija, ja. Būs stabils piecinieks, kas ir arī savu viedokļu izteikšana, pastāvēt par savu viedokli, izteikt savu viedokli, komunicēt tieši ar ģimenes pārstāvjiem, attiecību sakārtošana ar ģimeni, tieši ģimeni, no kuras tu esi nākusi vai nācis, un kur tu esi tagad izveidojis. Jā, nu jā. Un tās lietas jāskārto un izzināt sevi vēlme, turpināt izzināt sevi un sakārtot struktūru, kas man jau ir izdarīts un uz kuru pusi tālāk ejam. Ja? Strukturizētība kaut kāda sava veida. Un cik interesanti. 14 enerģija ir otrais enerģijas vilnis, tas ir sievišķi, nu, kā sievišķās enerģijas. Jā, bet paskatieties, 1 maks, brīnumdars, burvis un 4 imperators. 2 fundamentālas, jaudīgas enerģijas, kas atgādina, vai tu esi uz sava ceļa. Nu, tādas masīvas, ritīgas, ja? Un it kā, un paskatieties, un viņas kopā izveido 2 tādi jaudīgie matērijas pasaules, nu, kā viņas nosaukt, pilnīgi, nu, tādi pamata akmeņi, ja? Pamata akmeņi veido šo alķīmijas un līdzsvara mērenības nu, šādu jau pakāpienu. Un
Tas nozīmē, tu turpini eksperimentēt, tu turpini izzināt, tu turpini uh, iet stabili pa savu ceļu. Jā, četri imperators arī viņš zina, kur viņš iet, un viņš māk jau menedžēt, viņš māk jau pārvaldīt. Tātad kaut vai savā emociju pasaulē es pārvaldu savas emocijas. Es neļauju viņām pārvaldīt sevi, valdīt par sevi. Es pārvaldu, es ņemu savās rokās, es pārvaldu savas emocijas, savus stāvokļus. Es viņus protu iztulkot, kas notiek tajos brīžos, kad man iet svari būt šitā. Es saprotu šīs te galējības. Es izkāpju ātrāk no šiem grāviem ārā, es tur nesēžu ilgi, jo tur nav izaugsme. Viņš ir jāpieredz, jā, tas ir jā, jā, bet es tur ilgi neuzkavējos. Nav vajadzības, jo ir jāiet tālāk. Bet to stāvokli var pieredzēt. Viņš ir jāpieredz, lai saprastu, kas tad ir šis unikālais. Kad savienojam divus presatus kopā, salējam šos elementus kopā, tikai tad mēs sapratīsim, kas ir tas unikālais. Jā, negatīvajā izpausmē šeit var līst ļoti ārā izteiktas depresijas. Nu, tā, kad ļoti, ļoti smagi stāvokļi, emocionālie smagi stāvokļi, tāpēc arī nevelti arī simboliskajā attēlā, kur tas eņģelis pa vidu, jā, viņš ir tā kā puse melna, puse gaiša, jā, kur ir prieks, kur ir viss, jā, un otra puse, kad ir tumša, nekā, nu, vispār viss ir, nu, tā, kad, ah, jā, ļoti, ļoti dziļi, smagi stāvokļi, ārkārtīgi dziļi, smagi stāvokļi, kur arī tā kā savā veidā tā kā tāda ilūzija, ilūzijas plīvurs nāk virsū, oh, un tev liekas, nu, ka tu praktiski neko nejūti. Citreiz saka, nu, kā ir labi? Jā, ir labi. Un cilvēks pat vairs neatšķir. Viņš saka labi visam, jo viņš pat nesaprot, kur viņš ir sajūtās. Jo sajūtās ir tā, ka tur ir tāds, nu tur nekā nav. Tur pat nav paņemts, tur nekā nav. Vienkārši tāds tā kā, es pat nezinu, kā to stāvokli tā nodefinēt. Tur vienkārši pat tukšums. Un tu nesaproti, uz kuru pusi tālāk, tāpēc, ka tas sajūtās, tu nejūti dvēseli. Starp citu, arī ar matricu ejot cauri, vai šitā pa solīšiem, ja kāds grib atmodināt dvēseli, tad šeit var atmodināt arī ar šo metodi var atmodināt, var pamodināt, var šīs sajūtas izcelt, kāpēc ir ierota struktūra, piecinieks apakšā, ja, ir ierota struktūra, skaidrība, secība, un tāpēc arī dvēseli mostās, un viņa sāk sevi sajust. Un šis ir svarīgs moments, ka mēs ieraugam atšķirību caur mūsu duālo cilvēcisko un caur mūsu dvēselisko. Mēs viņus vienkārši atpazīstam. Tas ir divi dažādi stāvokļi. Un kā mēs varam, ka mēs paši kā nepieļaujam, jā, dzīvojam šo ceļu, šo duālo ceļu, kur mēs paši ļaujam sev, kurā pozitīvā, negatīvā aspektā vairāk sēdēt. Un izprot to cēloņu likumsakarību, un viņš ir ļoti svarīgs. Tas bija būtībā vissvarīgākais likums pie astotnieka saprast, ko sēsi to pļausi, jā, ka katra tava rīcība šodien, tava doma, tā ir sēkla. Šī sēkla izaugs par kaut ko, un būs kaut kāds auglis. Gatavs, smaržīgs vai sapūs, bet kaut kāds viņš būs. Un tas būs jāvāc. Un tā realitāte, kas ir ārā, ir paša veidota. Un tā kā šis klikšķis, sajies šis mehānisms iekšā, viņš saslēdzās, un kad tu sāc sajust, ok, kā tad šī visa mašīna šeit strādā, ja? Un kad vēsle ir atnākusi pieredzēt, ja, no augstām vibrācijām uz zemām vibrācijām, salīdzinoši zemām vibrācijām šeit, tik zemi atļauj pieredzēt kaut ko augstu, bet iekš šī visa, bet miedarbībā, sadarbībā ar savu ķermeni, ar matēriju, ar zemes likumiem. Un izveidojuši to līdzsvaru un nemēģinot caur kaut kādām praksēm uzšauties regulāri kaut kur augšā, tur, kur ir labi, un cik forši tur ir tusēt, un noņemt atbildību no sevis, tikai tāpēc, ka tu esi atradis prakses vai atradusi prakses, kas tev uzšauj augšā, sazin kādā eiforijā, bet matērijā, kā nav izdarīts mājasdarbs, tā nav izdarīts mājasdarbs.
Un tās ir ļoti lielas, vat tādā brīdī var iekrist lielās depresijās, tāpēc, ka tu saņem kaut ko ļoti, ļoti augstu, un tādu ļoti, ļoti, tādas tiešām tās mājas sajūti. Un tas ir tas, kas ir garīgajā izaugsmas pasaulē šobrīd arī aktualizējās. Tas, ka vienkārši ir ļoti daudz visādi piedāvājumi, prakses, bet cik ļoti daudz to taisa tikai kā biznesu, ka tas nolūks apakšā nav tīrs. Varbūt daudz par to neapzinās. Vienkārši, modes lieta, kāpēc neuztaisīt? Dabūj, redzīs tāds, redzīs šitāds. Kurš uzņemās absolūtu atbildību, veidojot apzināti kaut ko tīru un paši, kas vada, esot tajā, tajā, nu, tajā, ko viņi māca. Var pat paši, ja? Un vai tur ir savienots viss trīs pasaules kopā? Vai tu tikai tusiņš noteikti tur kādu brīdi garīgajā pasaulē, ja? Un matērija, ai, tā vairs nav vajadzīga. Mēs taču varam pārtikt no svaiga gaisa. Jā, līdz tādam līmenim mēs pacelsimies noteikti kaut kādā. Varbūt mūsu rasē šeit nav tas vajadzīgs. Mēs zinām, ka tāds stāvoklis ir, bet varbūt tomēr duālajā vidē, pie duālajiem noteikumiem ir vajadzīgs visas trīs pasaules, nevis tikai viena, ja? Un tas ir arī tāds labi, jau pārdomām. Um, jā, par to negatīvo matricu palīdzēs, jā. Nu, tā ir tāda ļoti izteikta arī skaistuma un baudas enerģija. Un daba. Daba vienkārši tas ir kaut kas, nu, jau divniekam mēs par dabu runājam, bet šeit ir tāds, nu, es vienkārši zinu dažus piemērus, ka ir runa par kaut kādu ūdeni, nu, ka ļoti patīk ūdens klātesamība, ūdens šeit kā elements ir ļoti dziedinošs. Šeit var patīk okeāni, jūras un tas tie lielie ūdeņi, tie dzidrie, skaidrie, tie tirkīs zilie, jā, vat pilnīgi caurspīdīgi. Tas ir tas, kas vienkārši tos cilvēkus vilina uz tām vietām. Ceļošana viennozīmīgi, arī valodu apguve. Līdzīgi kā 21. bet 14. enerģija arī valoda apguve nāk brīvi, miedarbība ar citām kultūrām. Tā kā ceļošanas elements 14. enerģija ir vienkārši, vai ja tu nezini, esi kaut kur tā kā tādā stāvoklī, nezini kādā, ceļo, aizbrauc kaut kur, vienkārši kaut kādā biļeti vienā virzienā, vienkārši aizbrauc. Un tā pēkšņi mainīsies sajūta. Intuitīvi tu vari braukt pa savām spēka vietām, neapzinoties, nu, kur tu esi bijis kaut kādā laika līnijā, un to, nu, tās saucamās, es viņus sauc par tām enerģetiskajām atslēdziņām, savākt savas, jā, kur tu esi atstājis kaut kādā vietā. Viņiem patīk tā kultūra, vēsture, bet tieši tāda, nu, tāda, uh, tāda kultūra, kas, kas ir ar to skaistumu, nu, tā kā arhitektūra, nu, tā kā mākslas darbi, kā gleznas, kur ir informācija, var nolasīt, jā, un tas viss viņi abrīno. Šeit arī gurmāni, daudz saka nu, tā kā arī ir, nu, citās enerģijās arī, bet šeit tā izteikti, ka pilnīgi, nu, viņam arī dūdas sajūtās 14, tas redzu, kā tas notiek, un tas ir kolosāli, nu, tas ir tāds manam stāvoklim liekas, kāpēc tik ilgi ir jādomā par to, ko tu gribēsi, vai tu kāpēc tik ilgi skaties uz viņu, un vispirms tu viņu pasmaržo, un pēc tam vēl apskaties, pēc tam vēl pagrozi, un tad izdomā, no kuras puses ēdīsi, un kā tu ēdīsi, ja? Un tas ir tas moments, kad es teicu, ka uz šķīvi nevar būt viss samest šitā, te? Nu, nevar. 14 enerģijā izteikti. Es esmu vairākus pieredzējis smuki. Reku, te mums ir paprika, te mums ir varbūt kaut kādi sieri, te mums ir kaut kādas varbūt gaļiņas, kaut kāds salātiņš, un viņam visam jābūt tā smuki izkārtotam, ja? Un viņš pats veido salietās kombinācijas, un tad tur mērcīte un tā, un tur kaut kas, var sakot, restorāni un tādas, nu, kur tu lēni baudi un tu izbaudi, bet tas ir 14, viņi priecājās par dzīvi, ko dzīve dod, un baudīšana, ja mums būtu 15 enerģija, to pat tas pats, bet tur būs vispār luks, tur būs luks vairāk, jo 15 ir par to, ka, nu, reāli, nu, ir jākaifo no tā, ko matērija dod, ja. Tad 14 vairāk tas stāvoklis, viņš tāds gan tas emocionālais, un kad citreiz tā, ka kam rīcībā 14 varbūt ir pamanīts, ne visiem obligāti tas tā ir, bet kad viņi ēd, tad ir tas tāds, ka pilnīgi, kad ar skaņām pilnīgi, ja, kad pilnīgi tāds, šitas ir tik,
Jā, ka pilnīgi nāk ārā tur kungst un visā citādi. Vai arī citreiz ir tā, ka, nu, ka nepārvalda, tiksim, man arī tētim ir čerpas enerģija tur, bet, nu, viņš, kā saka, ir no čāpstinātājiem, kas čāpstina, kad ēd, un viņš to nekontrolē. Mēs esam vienmēr viņu mēģinājuši apslāpēt, tā taču nedara, tēt, tā nevar, jā. Bet, kad es sapratu, nē, viņš caur to neapzināti, viņš izbauda. Tā to čāpstienu viņš izbauda, un viņam tas ir svarīgi. Vēl jau vairāk, un viņa gadījumā tā rīcībā četras enerģija, protams, protams. Un tas, kā viņš arī dzīvē izmainījās, tad, kad viņš arī kaut kur nolīdzsvaro savas enerģijas, un vispār interesanti, viņš ir 11. dzīves, un rīcība 14, protams, ka viņam kā vīrietim ir jāmācās pārvaldīt emocijas. Un tur bija visādi, vēl projām tur ik pa laikam uznāk virsū tie zibeņi emocionālajie, jā, tāpēc, ka, nu, viņš vienkārši nezinu, bet mēs kā es māku, es arī ar viņu miedarbojos, un viņam arī aiznestu informāciju, viņš viņu uztver. Un tas dziedinājums tiešām, var teikt, arī ir no viņa lauka. Tas ir nu, fenomenāli. Viņš vienkārši var būt klāt, tā, ka viņš ir mierā. Un tad nāk wow. Un viņam ļoti patīk jūra. Pie jūras vienkārši, oi, aizbraucam pie jūras un tā. Viņš tur vienkārši, es redzu, kā viņam, nu jau 18 enerģija, 18, kā arī ļoti labi, svarīgi ir jūra un ūdeņi, jā, tur vienkārši viss kopā. Un viņš vienkārši izbauda to jūru, viņam vajadzīga. Un tad mēs redzam tās spēka lietas, kas ir vajadzīgas, kas uzlādē baterijas, jā. Tā kā, jā, šis skaistums un meditācija, iemācās meditēt. Meditēt atkal, jā, tas nav tikai vienkārši sēdēt rāmi, varbūt kādam meditācija ir rāvēt dobi, pastaigas klusumā, varbūt arī klausīties mūziku, varbūt arī, nu, redz, kā Inga teica, vadīt meditācijas, tu teici, jā. Jā, un tas tev pat ļoti ar visu 18 magnētismu, kas tev tur ir, tie dubulti 18, tur ir viennozīmīgi, tur ir, tā tika varās vaļā un kādā versijā, bet droši, pilnīgi droši. Tu, viņš, redzi, kā vienu spēku lietu pacels un nākošā aizies, viņa aizies ķēdītē, noteikti aizies, ja, kur tu vari mēģināt, jā. Mums arī šeit ir auditorija, tā kā droši arī kādreiz, ja tev ir kaut kāda ierunātā meditācija, pamēģināt arī uz auditoriju notestēt kaut ko maziņu, pieņemsim, ja, un pakustināt arī to lauku. Nu, droši tu vari padalīties atkal. Nu, paldies, paldies. Jā, nu, zin kā. Vai visu kaut ko jau gribās, un daudz, daudz visādas ieceras un vēlmes, un klausos tevi par tavām transformācijām, un domāju, nu, kā tā var sakrist. Man arī tā notransformēja, ka es biju nedēļu uz gultas vienkārši. Un, jā. Bet patiesībā es ļoti sajūtu savādāk visu to transformāciju un to, ja iepriekš es iekristu, tā, ka Dievs, es esmu upuris, kā man tagad tā, šitā notikās. Tad tagad es ļoti labi redzēju to, ko mans ķermenis man pasaka, un es sapratu, kurā brīdī es pārkāpu viņa robežas. Un vispār viss tas atvesaļošanās process un tas, es vienkārši uz Dieva rokām tiku iznesta cauri. Un nu, tā, kad man draudēja ar operāciju, un es sapazinos ar savu, līgatnē ir jaunā ārste, un es sapazinos ar viņu, un viņa man izglāba. Viņš saka, nē, nekāda operācija nevar būt, tāpēc, ka tev nav tāds pamatojums tur, nu, ka, nu, man taču, ko, es nezinu, es esmu pacients, es taču nezinu, ka ir jābūt kaut kādām pārbaudēm vai kā, tad ārsts saka, jāgriež. Nu, tad jāgriež. Un tā, kad vienkārši fantastiski, kā visi notikumi mainās no tā, ka es sēžu tajā gultā un saprotu, aha, re, kur es izdarīju savu pāri. Es nevaru skriet uz visām pusēm. Man ir jāsēž un jāpadomā, kur tad es iešu. Un tā arī ar tām meditāciju vadīšanām. Es agrāk to darīju, bet tagad es saprotu, nē. Tagad vēl nav laiks, tagad ir citas lietas. Un tā mierīgi. Tā kā, jā, visam savs laiks. Paldies! Viss ir Paldies forši. tev, nu redz, kā vēl viens apstiprinājums, ka viss notiek, atkal kādu noliek vai ne pie vietas, nu tā viņš ir, kur ir. Un starp citu, arī, ka pie 14 arī bija teikts, atcerieties, mums gan praktiski pie katras enerģijas mums ir pa ķermeni, visu laiku atgādinājums pa ķermeni. Un te arī pie garīgā
Vēstījuma praktizē meditāciju, jogu, veicina enerģētisku vingrošanu, stiepies, centies saglabāt savu ķermeni veselīgu un lokanu. Nu, atkal, ja, dvēseles pasaulē un visu laiku uztver par to, protams, tāpēc, ka viņš ir viss saistīts, un es ar tādu skatījos, kā es varu būt priecīga vai labi justies, es saprotu tik ļoti vispār pamats, kāpēc es to nolūku uzliku pa ķermeni. Tāpēc, ka sapratu, es pat nevaru, kā te pateikt, godīgi pateikt īstu emociju, kā es jūtos, ja mans ķermenis jūtās nekā. Tad tas, ko es domāju, jā, esmu priecīga. Priecīga. Mm-mm. Es neesmu priecīga. Es visu laiku sev mānu caur to, ka ķermenī kaut kas nav labi. Un, un kā es tikai sev slēpu, noslēpu. Kas būtībā man ir jāsaprot prakse, ikdienā, kur bija jāizkustina, viss vienkārši enerģētiski jāizkustina. Es pat apzinos, es taču arī, tā, kad es pieņemsim, sēžu. Un arī tā, kad es jums arī taisīju to 11, 11, es sēdu, cik mēs tur pusotru stundu, jā, vismaz tur sanāca, kamēr nāk informācija, tur, nu tik strāvo, tu tik strāvo, bet viņi jau ir, viņi jau viņi jāizlaiž, bet tā kā es iedodu emociju klāt, emociju tam savam stāstījumam, neapzinoties to struktūru, kā tas viss notiek, viņš jau manā ķermenī kaut kā noslāņojās, jā. Ko es dabūju? Nu, ot, es dabūju tā, ka ot, viss tur ir sabiezējums, viss un kaut kāds, un fascijas ir arī nožmiegušas mani, jā, bet tādā līnijā arī par to tēmu, kas man bija aktuāla. Un tad vienkārši es domāju, kāpēc gan es nevarētu arī vadīt stāvus? Kur ir problēma? Jā, bet tāpat laikā pirms tam uztais vingrinājums un pēc tam uztais vingrinājums vienkārši vai arī kaut kā elementāri nopurina nost, jā, izkaratos, pieņemsim, jā, nu, elementāri kaut kā šādi. Tā kā, jā, tas ir viss man atnāca, izmanto Inese ikdienā vienkārši. Regulatīvi zināšanas, regulatīvi prakse, un tā ir tā matērija. Ņem savu ķermeni līdzi, un ķermenis būs tās, kas mums vienmēr pateiks. Mēs savā garīgajā ceļā, tas ir tas, ko mēs ar Sanitu runājam. Tas ir tas, ja tu ej savā garīgajā attīstībā, tev ķermenis ir jāņem līdzi. Un tu nevari viņu vēl projām šitā, ne, nu tu vari, bet būs limiti, kamēr tev vienkārši izrabīs, izslēgs. Vienkārši, nu, ja tu šitā dari, tas, nu, turpina mānīt sevi, ja vienkārši klausīties ķermeni, jo ķermenis ir tas arī saikne ar dvēseli. Dvēseli, kā var pateikt, caur ķermeni. Viņa pasaka arī, ja. Un, kad tu jūties labi, un tie procesi ir labi, un tu jūti enerģija ir, viņa nebloķējas, viņa staigā, un tu jūti, ok, ir labi. Tad man ir lauks, man ir jauda, es varu iet arī darīt tālāk, bet ja man nav, un es sev atkal kaut ko izdomāju, nē, tas nav tas, ja. Tā kā kolosāla enerģija kur sajust sevi, kas runā, kur tik daudz dažādus aspektus mēs tātad apskatījām. Un, ai, pie ieteikumiem arī galvenais emocionalitāte, jāstrādā pie savas emocionalitātes, atbrīvoties no negatīvajām, nu, kā atbrīvoties, nu, būtībā viņas pārtransformēt, būt šim tā alķīmiķim, ja, un iemācīties, kas tas miera stāvoklis, kas te var atrast arī mieriņā. Jo daudziem vienkārši elementāra lieta, kas ir palīdzējusi, un arī man palīdz emocijas nolīdzsvarot, izrunāties. Vai nu atrodat domu biedru, kas jūs uzklausa, un nemācās jums par padomiem. Ir brīdis, kad vienkārši vajag izrunāt tas, kas ir iekšā. Un tā ir emociju arī izlīdzvarošana. Ja tādi nav, es saku, var man rakstīt, bet nu, ierunāt, var man ierunāt, bet tas nenozīmē, ka es atbildēšu. Jā, vienkārši jūs to zinat. Jūs varat ierunāt savas lietiņas. Tā kā, lai jūs dabūtu to stāvokli bāzi, nu, kam lai šito tagad, jo vienkārši ir vajadzīga izlāde. Tu vari ierunāt, bet es to neuztveru. Nu, es personīgi viņu neuzņemu, jā, bet es tev saku, ir vieta, kur tu droši, bet tā kā tev nāk, tā arī saki. Nu, bet vienalga, kas kāda tā tēma būs, man nekas vairs nenošokēs. Vienkārši, nu, redzi, ciklonētieši runā par to, kā tu satraukusies, par to, kas runājas ciklonēt. Redzi, ciklonētieši, nu, visi saki to, tāpēc, ka nevajag asat šoka stāvokli iekšā, jā. Visi ir, kur viņš ir. Un, ja jūs gribat, kur ir atbalsts mums šeit čatiņā, arī tāpat runājies šīs lietas, bailes celiet ārā. Mums ir, kur sadaļas uztaisītas, runājiet. Nu, tūlīt jau praktiski visam mēs attiecības jau laižam. Es domāju, mēs šodien nekādu video jau ieliksim arī jau nākošo randi. Viss mums arī tas ceļš veidojās, jo mēs arī mums līdz ar to te viss kaut kas jauns veidojās ar šo visu. Tā kā jā, tas ir par 14. Vai kāds vēl kaut ko grib padalīties no tā, ko mēs esam dzirdējuši? Kaut kas dzīvē arī saliekās līdzīgi, kā jūs šo enerģiju jūtat? Vai mēs ejam savā dienas gaitiņā? Dacīt, lūdzu! Hei, labrīt! Labrītiņ! Es klausos,
Priecājos par 14. Klausos arī meitenes, kuras dalās pieredzē. Esmu arī lasījusi par to. Man 14 ir materiālā kodolā. Un ko es varu apstiprināt, lasot savu spoguļu matricu, ir tā, ka es domāju, ka mums katram dzīve dod to prātu, jušanu un vēl tādu augstāku pasauli. Un tos cipariņus pa dzīvei mums ir jau iedevuši, tikai vai mēs esam jutuši. Es uz sevi varu apstiprināt, ka es noteikti esmu jutusi, kā jādara, un te runājot, atcerējos pat no agras bērnības, kā es to 14 esmu izpildījusi. Un tas tā interesanti, kad tu esi bērns, kad tev tomēr vecāki pirmajā vietā, viņi dod nu, vai padomu, vai dod darbus, un kā tu tur rīkosies. Es sevi atceros ļoti agri, kad dzima māsas, jā, tad man bija kādi no 6 gadi apmēram. Un tur tā rīcība, un es domāju, es tagad tā, man ir, lūk, pašas doma vai uzdevums, kā man tagad darīt. Un es skaidri vienmēr zināju, ka man tagad ir tā mana doma, bet tagad ir tas otrs pretī, un kā es rīkošos. Un tad tas rīcības plāns vienmēr ir bijis ar to, kad vajadzīgs ir tā, ka, lai es izdarītu labi, bet lai turpretī tas arī saņemtu, nu, to labi. Un tā pa dzīve, nu, arī tie lielākie darbi vēlāk jau arī, nu, sava dzīve kārtot vai arī iestāties to darbā vai kaut ko jaunu apgūt. Atkal tieši tas pats esmu es un ir tas pretī cilvēks. Un pa vidu vienmēr tā rīcība ir caur sajūtām, kā vajag. Es vienmēr esmu jutus, kā vajag. Un tas 14, nu, ceļš tajā vai mērenībā vai kaut kur neizskriet pa daudz vai kaut ko kā neizdarīt. Viņš ir iedevis man tiešām tādu, nu, viņš ir kā labs, nu, man tādā tajā materiālajā kodolā tā tad ir tas cipars, jā, ko es esmu sajutusi, nu, pa dzīvi, jā. Un tagad to es vienkārši apstiprinu, lasot šo matricu. Jebkurā gadījumā būt mierīgam. Es saku, neskriet laikam pa priekšu vai citiem pa priekšu ir diezgan svarīgi. Nu, lai katrs nu, es vēlu katram īstenībā to sajust, cik jauki ir mierā dzīvot. Un pa veselības arī varu apstiprināt, ka kaut kad man pašai ir atnākuši sajūta par to, kad es pati sev esmu izsitus no sliedēm caur reaģējot uz citu cilvēku rīcībām vai arī klausoties viņu vārdos. Nu, tā kā sajūtusies slikti, un tad ir tie veselības traucējumi. Un tagad jau kādu laiku es to praktizēju arī pirms spoguļu matricas, es to sapratu jau diezgan pasen, kad vispirms nomierinies, saproti, no kurienes nācis, kāpēc tu tā tagad jūties, un tad, kad tu atrodi kāpēc tas tā ir, ja? Tu saproti, ka jā, kas viss ir no manis. Un man nevajag, man ir atrast tas tā, nu, kā to sauc, ka tas sajūti, kāpēc tas ir, ja? Un tad tev attiek, gan galva pāriet sāpēt, gan spēks rodās, gan tu neiegrimsti tādās gultas slimībās vai vēl kaut kur, tu vienkārši dodies kaut ko darīt. Vai meditēt, meditācija man ir kustība, tātad jebkurš darbiņš, kas man dara prieku, ieskaitot rozes, puķes, dārziņu. Un tur es atkal pēc tam uzlabojos, un tā veselība atnāk atpakaļ. Kur kādreiz es, protams, jaunāka biju, nesapratu. Es devos, protams, tajā sajūta, nē, bet tajā emociju pasaulē, nu, kas to visu darīja vēl sliktāk. Bet atrast iemeslu un pašai viņu noformulēt priekš sevis, tas jau slimību, nu, atņem nost. Jā, Māc. tas no pieredzes pilnīgi. Nu, tā kā es saprotu, ar 14. Es tā tagad lasot, Mm. saprotu, ka tas tā ir, viņš tā strādā. Ir es un ir kāds cits, es esmu pa vidu un es esmu tas, kas to savieno. Un ja es paļaujos vai ieju citu cilvēku enerģijās, es sevi pazaudēju un lūk, tad ir slimības vai sliktas
kādi garstāvokļi arī, vai nepadodas darbiņi, un tas ir tikai tāpēc, ka es esmu iegājusi ne savā lauciņā, ja, un daru ne to. Ai, nu, lai visiem veic, visiem jaunajiem cilvēkiem vēl, lai veicās, lai atrod sevi un uz priekšu, ja. Super, paldies, tev, Dacīt, ļoti, ļoti, ļoti iedvesmojoši. Paldies tev. Nu, re, labi, tad dosimies tālāk, jā? Dosimies skaistajā dieniņā. Es ierakstīju pārtraukšu.